Autorallija vēsturē ir viens periods, kas izceļas no pārējiem – 1982. līdz 1986. gads, kad FIA regulēja B grupu. Autoražotājiem un izstrādātājiem tika praktiski dots brīvas rokas, attīstot automobīļus, kas nebija ierobežoti ar tradicionālajiem rāmjiem. Vienīgais ierobežojums bija certificēto automobīļu minimālais ražošanas apjoms – 200 automobīļi. Neskatoties uz to, visjaudīgākajiem B grupas automobīļiem bija apmēram 500 zirgspēku un masa 600 kg. Mūsdienu VRC automobīļi ir ievērojami smagāki un mazāk jaudīgāki. B grupa uzsāka arī PSRS Viļņas autoremonta rūpnīcas izstrādātais rallija auto Lada VFTS, kas bija apmēram par 300 kg vieglāks un gandrīz 4 reizes jaudīgāks nekā standarta automašīna. Lada VFTS bija balstīta uz Lada 2105 modeļu un piedalījās B grupas klasē B10 aizmugars piedziņas 2 litru automobīļi. PSRS aktivitāte autorallija pasaules augstākajā līmenī ir saistīta ar vēlmi reklamēt Lada automobīļus pasaules tirgos. Lada automobīļi piedalījās pasaules čempionātā sacīkšanu posmos galvenokārt tajās valstīs, kur bija iespējams atrast Lada automobīļu tirgu. B grupas laikā PSRS izlasē piedalījās 23 ekipāžas, no kurām 12 bija Igaunijas. Rezervi bija pietiekami daudz, lai nepieciešams gadījumā no izlasēm izslēgt sliktākos braucējus. Augstākais igauņu braucējs īpatsvars ir izskaidrojams ar ilgstošajām tradīcijām, braukšanu pa sniegu un tā dēvēto galvas braukšanas stilu, apmēram tādiem pašiem principiem, kas 1950. gados ļāva Somiem sasniegt autorallija pasaules augstāko līmeni. B grupas automobīļi tika būvēti arī Igaunijā, Vihru rūpnīcā, izstrādātāji nelielu skaitu, pēc aptuveniem aprēķiniem 5. B grupas prasībām atbilstoši automobīļus, kas bija paredzēti mazāk augstam līmenim nekā PSRS izlasēji. Vihura automobīļi nebija starptautiski certificēti un ļāva jauniem rallija braucējiem konkurēt ar PSRS izlases dalībniekiem gandrīz ar līdzvērtīgiem automobīļiem. To jauda bija nedaudz mazāka, bet svars nedaudz lielāks, jo tika izmantot tikai PSRS ražoti komponenti. PSRS autoražotāji sāk virzīties uz jauniem produktiem, un 1980. gadu vidū AutoVAZ sāka ražot Lada 2108, Zaporīžas rūpnīcā ražoja Taurie modeļus. No šiem automobīļiem tika ātri izstrādāti prototipi B grupai. Lada 2108 bāzē Viļņas rūpnīcā izstrādāja EVA modeļus, bet no Taurija tika izstrādāti 3 B grupas rallija automobīļi ZAZ Taurija rallija 1986. gadā Tallinā Ministru padomes automehānikas rūpnīcā. Diemžēl neviens no šiem automobīļiem nekad nesasniedz certifikāciju, jo 1986. gada Korsikas rallijā bojā gāja Somijas talantīgais rallija braucājs Henrijs Toivenens kopā ar stūrmani Sergio Krestu. Pēc šī notikuma FIA nolēma aizvērt B grupu.